viens. Sveiki, draugi! Labdien, dzelteno kamīļu skatītāji. Jā, Kāds man aizmirst? un mums šoreiz Andra nav, jo viņš tagad ir viņš Ventspilī dzīvo, tagad viņš vairs Piltenē nedzīvo. Un, Uz 2 gadiem viņš vēl Piltenē bija. jā, un kas notiek ar kamieļiem? Kāpēc mēs 2 gadus nefilmējam? Man bija? Pirmais. 2 gadus mēs nefilmējam, jo dzīves apstākļi tādi, ka es dzīvoju Kandavā, Valdis dzīvo Piltenē, Aģiņš. Tu nedzīvo Kandavā, tu mācies. Es mācos Kandavā, Valdis mācās Ventspilī un Aģiņš mācās Kuldīgā. Un Andris vēl pamatskolā Piltenē. Vēl mazais pipļuks. Daubojuši. Šeit to vīdaļu būs reāls sasītīs mums. Adrīt, ja tu to skaties, Ok, jā, skaidri. tev šeit būs jāpīpina. Jā. Vai tā, pastāstīšu bišķi sev. Tā, jūs atceraties, man vēl sauc Lorencs Lapsiņš, kas ar mani noticies. Es mācos tagad Kandavas lauksaimniecības tehnikumā. Tehnikums pat par sevi ir labs, skola ir laba. Un, virzīšos priekš dzīvē, kas vēl jauns. Man ir mati izauguši kopš iepriekšējā kamieļa video. Tad man vēl vairs nebija mati. Un Valdim vēl joprojām nav mati. Aģiņam ir. Īsāk nekā iepriekšējā. Man jau 9. klase jau bija kāda man. Jā. Un, kas vēl jā? Man ir draudzene tagad, kur ir ļoti skaisti, ļoti smuka, un kurš es ļoti mīlu. Un, jā. Viņa jau skatās to video, grib kaut ko pateikt. Atdodies beidzot viņam, pasaka, viņš nogribējis jau 16 gadus. Un, jā, tāda izskatās man dzīve pagaidām. Tā. Valds vēl joprojām. Pagaid, es pats par sevi stāstīšu. Labi. Aģiņ, Aģiņ stāst par sevi. mikrofons tev. Jā, ko es skolīs teķī mācos pa pavāru. Kas baigi interesanti izklausās, bet, profesija patīk, skola vēl tā. Un, jā, vēl bija, pagājuši gadu un šogad jau bija kandidāti jau tuvu, ka es iešu citā skolā, bet pagaidām vēl visu labi ir. Jā, mikrofons tev. Vīp! Atkal nāk! Ai! Atkal! Labi, Labi, kraši. Sāksim ar to, kad 9. klasē es uzvedus kā pieliks. Nemācījos. Draugi. Vajadzēs pīpināt. Vajadzēs. Kā ir? Pīpmeistars. Tas nebija tik smieklīgi. Viss, Es sadzirdēju pīpšu meistars. Mēģinies. Valdis. Stāst. 9. klasē. Jau zinu? Atkal jāpīpina tas pats vārds. Vienkārši pasāk, vienkārši. Kraši, puiks un meitenes mācās pa bratski. Lūdzu, nesat kā es. Es izdarīju ļoti lielu kļūdu dzīvē, un es jau tagad to saprotu. Man tikai 16 gadi. Tāpēc, jāpadomāj par dzīvi arī. Gangsta. Kraši, pēc 9. klases es biju ielas dokuments Kuldīgas tehnikumā. Es neielieku ierbenu. Par bēbeļu galdieku. Viņš man mēģināja atrunāt, es viņu nepaklausīju. Es to uzskatu, ka tā nav kļūda, jo es iepazinos ar ļoti daudz interesantiem un diezgan jautriem cilvēkiem. Kā, piemēram, man grupa, kur es mīlu, ja, protams, sirsniem viņi man būs kādu laiku vēl. Jā, pedagogi. Uzmanies par direktors tam klases skolotāju. Man būs, es zinu to, ka viņam būs ļoti daudz jāpīpina, tāpēc labāk paklusēšu. Mani izmet no Kuldīgas tehnikuma dažādu iemeslu dēļ. Jā, tagad es iet Ventspils tehnikumā, iedomājieties? Tagad ies Kandavā tūlīt. Ventspils tehnikumā man tā
sajūta, ka es ilgi nepalikšu, jo Ventspils tehnikums ir diezgan mierīgs. Viņš ir domāts priekš cilvēkiem, kas vienkārši grib mācīties, kas negrib satuvināties ar baiga klasi, savu grupu, varat teikt, kā gribat, vai ne? Man gribās to. Man to vajag, lai man grupa pret mani izskatīt kā pret ģimeni, jo, es ir pieradis pie tā, kad man grupa ir saliedēta. Tas pats man pamatskolā bija, tas pats man Kuldīgā bija, bet, Ventspils vienkārši nav priekš manīm domāt. Es joprojām izmantoju visu to, ko es biju izmantojis, bet daudz mazāk. Un cerams, ka tuvākajā laikā es vispār to vairāk neizmantošu. Tie, kas zina, tie zina. Lorence, tev jautājums. Vai vēl būs kamieļu video? Jā, mums skatītāji ļoti interesē tie. Tā. Es gandrīz pateicu laika apstākļu dēļ. Bet Bet laika apstākļi dēļ. Tas arī ir Kā jāmes. tas pī. Mēs sniegam zipā. Es vēl pie Mārtiņas vaļību. Kā komā Svarīgā lieta. laika apstākļi. Tev šis viss fragments jāizgriež. apstākļu dēļ, dzīves apstākļu dēļ, mums varbūt būs sarežģītāk uztaisīt biežāk šitāds vidārs priekš jums, mūsu mīļajiem Reiz skatītājiem. 2 gados. Bet cerams, ka nākamajā vidārā mēs samuķīsim Andri un būs Tikai runa pa Tev šis cerams, ka mēs sadabūsim Andri pie rokas. Jā, aizolām sarausim. Tas ir kaut mierīgāk. Man patīk šis sūds. Skatītāji, Sapsolu nākamais vidārs nebūs pēc 2 gadiem, bet pēc 20 visticamāk. Jā, pēc 20 gadiem, jā. Jā. Ej, nebūs. Pī! Jā. Es jau senā pasprāts būtu. Vēl ir jautājums, kāpēc mums vidāri vairs YouTube nav mūsu kanālā. Viens ir palicis, jo YouTube uzzināja, ka es liku copyright dziesmas, tipā dziesmas, ko nevajag likt, tāpēc viņi pateica. Jā, Ej, to nav. man vienkārši pateica, jābeidz poišā maišu. Vai tā? Tad pietiek, ka Puišam, maišam. šis sūds patīk jau. Jā. Tā, ko mēs vēl gribēju teikt? 15 skatījumu un, Nevērtē viņas tik zem, es lieku uz 16. jā, Tikpat, cik man gadīgi. 16 skatījumu, un mēs uztaisīsim giveaway uz... To! Mēs uztaisīsim giveaway uz Valdu Pufaiks. Jau pagaidi, ko es nesu. Labi, uz tavām brillēm. Pagaidi, ko es varēju. Uz tavu aussēru. Nē, pagaidi. Giveawayā vidētais dabūs. Šis šķiltavs. ja viņš vēl strādās. Jā, viņš vēl strādā. Saņems Valdes Jā. šiltavs. Jā. Šitās ten paši šķiltavs. Uzrakst komentāros #freevaldis un jūs piedalīsies giveaway. Staķi mums Kuldīgā bija Mēs paši izvēlēsimies, kurš saņems tās šķiltavs. Beigas. Nē, no ģimenes arī neviens nedrīkst. Nē, ģimenes saka, nevar. Jā. Tā, Tas vēl. laikam jau ka viss. Nē, mums vēl ilgāk video jāuztaisīt. Jā. Es varu pastāstīt kādu stāstu, kas man ir noticis Kuldīgā. Ka par reitu. Tu līdzi. Nē, pareizi, tas ir cits prikols. Kroč, es zinu, ka varbūt šitas nonāks līdz Kuldīgai. Es ceru, ka tas nonāks līdz Kuldīgai. Aiziet. Ja viņš sapratīs tavu jau ventiņu akcentu, viņi tur citādāk runā. Apratīs jau atpakaļ. Paši to Smislu. kāds latvieši. Latvijas. Jā. Sapratīs ģēlu. Nu, Labi ģēlu. stāst. Jau sapratīs, ka roši. Kuldīgā ir tāda lieta kā jauniešu māja. Oh. Un tur ir prosta ahots biljardu gals. Nedaudz tas ir tā,
Prosta konfetka, jūs paņemaите, jā. Nu, es gribētu, lai kāds no jums paņem vien tādu stipru un tikpat plikpalnēn Džeka man, beidzot kāds viņa biljardā. Tie, kas zina to Džeku, tie sapratīs, pa ko es runāju. Bet pa Braski viņa, viņš man vienkārši sausie paģēja šitā tēd. Jā. Jā, kāpēc mēs jū? Kāpēc mēs jū? Kāpēc mēs jū? Man ir jautājums Latvijas deputātām Artur Butānam. Man ir jautājums, vai viņš zina, kas ir skibidītoja? Tas viņš simptomē skatīsies. Iestegojiet viņu vispār. Cik mums ir abonenti, kā 50? Abonenti. Instagram, tur arī iepazīstīs. Visi, kuri komentēs Artūrs. Artur! Butāns. Visi, kuri iekomentēs Artūrs Butāns, saņems kaut ko. Mēs izdomāsim, mēs ieliksim Sērkociņu. Instagram. Viens sērkociņš saņems. Labi, paldies par skatījumiem. Jā, labi. Paldies par skatījumiem. Atcerieties 16 skatījumu. Un uzrakstiet komentāros #FreeValdis, jūs gribat piedalīties giveawayā. Un atdojiet Arturs Butāns. Un ko jūs laimēs viens sērkociņu. Vienkārši, ja jūs dabū viens sērkociņu, no mums vienkārši. Rakstot, ja jums tā Man liekas, kā būs pa jaunu atkal. Valdi, tu beig lamāties. Nē, viss. Šis ir Tā kā mieļi. Davai, bratčik. Un māsiņš. Es nezinu, kā jūs vēl stāvu. Ai, sinis un dieva.